saka, lai valodas raisās par to kopīgo situāciju, kā tad mums ir Kurzemē pagājušā gadā, salīdzinot ar iepriekšējo. Jā, tas, ko jau atcerieties pagājušo gadu, jau pēc pirmā ceturkšņa, kad ģenerāla prokurors Kalmēra kungs minēja, ka Kurzemē būtiski samazinās noziedzība. Tad jāsaka, tas mums ir izdevies noturēt līdz gada beigām. Ja tad paskatāmies, tad pagājušā gadā reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits salīdzinot ar 2015. gadu praktiski samazinājās ar 16%. Samazinājums ir pilnīgi visās struktūra vienībās, kurā vairāk, kurā mazāk. Ja runājam vairāk par Liepāju, tad Liepājā šis samazinājums ir praktiski jau sasniedzis jau jāsaka kaut kāds 10., 11. gads. Jā, tātad noziedzību nodarījumu skaits ir, var teikt, smuki samazinājies. Tas ir kopīgais. Jā, tad runājam par noziedzību nodarījumu skaitu, tad mēs mēram arī šo noziedzības līmeni. Tas ir noziedzību nodarījumu skaits uz 10 000 iedzīvotājiem. Un pa visu Kurzemi tie ir 168 noziedzīgi nodarījumi uz 10 000 iedzīvotājiem. Tad Liepājā tie ir tikai 111. Pēc būtības viennozīmīgi varam runāt par viszemāko noziedzības līmeni Liepājas iecieņa apkalpojumā teritorijā. Jā, un arī skatoties arī jau tādā valsts mērogā, gan mums arī Kurzemes reģionam kopumā ir viszemākais šis noziedzības līmenis uz 10 000 iedzīvotājiem. Tā kā, jā, ja teiksim, ir tādi plānotie, kā iekšlietu ministrija, teiksim, plānošanas dokumentos ir noteikusi, kādiem būtu šiem rezultatīviem rādītājiem attiecībā uz noziedzīgu nodarījumu skaitu uz 10 000 iedzīvotājiem, tad mēs varam teikt kopumā, ka mēs viņu esam izpildījuši ar uzviju. Jā. Par noziedzīgiem nodarījumiem. Tad, ja runājam jau vairāk par rezultātiem, tad jau droši vien par šīm smagumu pakāpēm un vispārējo. Protams, tendencēm ir samazinājies sevišķi smago noziegumu skaits, ir pieaudzis kriminālu pārkāpumu skaits, kas attiecās jau uz noziedzības struktūru. Protams, primāri dominē visā reģionā ir mantiskie, tātad pret īpašumu, tās ir zādzības, zādzības no tirdzniecības vietām, zādzības arī ar iekļūšanu. Tas attiecās tā kā šī ziņā, teiksim, tātad šie noziedzīgi nodarījumi, kas ir vērsti pret īpašumu, tie arī praktiski veido 70–75% kā kurā struktūra vienībā. Tur arī tādu izmaiņu tieši saistībā arī nav. Tas ir tāds jau, kas saka, patstāvīgs sadaļa tiešiem pret īpašumu vērstiem noziedzīgiem nodarījumiem. Bet neskatoties uz to, arī zādzības skaits ir samazinājies. Jā. Pārējais ir šie rezultāti attiecībā par noteiktām prioritātēm, kas ir gan krimināla policija, gan kārtības policija. Tā kā kopumā, vērtējot visu struktūru vienību darbu pagājušā gadā, kas ir ieguldījums visu darbinieku, kā saka, droši sev pa plecu pasist, jo šie rezultāti ir diezgan būtiski uzlabojušies. Ir varbūt atšķirības starp struktūra vienībām, bet tas kopīgais ieguldījums jau priekš visiem ir ļoti labs. Protams, mums ir vēl šis jautājums attiecībā uz personālu, lai gan arī pagājušā gadā šī ziņā ir uzlabojumi nelieli. Tad mēs runājam par reģionu par 9,4% nekomplektu. Ja mēs pastamies vēl pāris gadus atpakaļ, tie bija praktiski pat līdz 15%. Tad šī ziņā šī situācija arī ir, kaut vai salīdzinot ar 15. gadu, ir nedaudz uzlabojusies. Tas ir arī izmaiņas katru šo teritoriālu struktūru vienību iecirkņu. Tā kā, jā, uzdevumi jau ir, praktiski jau tūlīt tas būs beidzies 2017. gada 2. mēnesis, tā kā prioritātes, kas ir noteikti strādājam jau, tā jau arī valsts policijas vadība ir informējis gan, kas bija pagājušā, kas ir 10. februāra pārskatu sanāksme, šonedēļ bija
prokuratūras pārskata sanāksme, kas arī tad mūsu darbu vērtē labi.